Tavas zemapziņas spēks ir grāmata, ko sarakstījis Džozefs Mērfijs un kas pirmo reizi publicēta 1963. gadā. Šī grāmata ir viena no ietekmīgākajiem darbiem personīgās attīstības un pašpalīdzības jomā, un gadu desmitu gaitā tā ir mainījusi dzīvi tūkstošiem cilvēku. Tajā rakstnieks izpēta zemapziņas spēku un to, kā šo spēcīgo iekšējo instrumentu var izmantot, lai uzlabotu mūsu ikdienas dzīvi, sasniegtu mērķus un pārvarētu personiskās robežas. Grāmata tika publicēta laikā, kad sabiedrība piedzīvoja lielu sociālo un ekonomisko satricinājumu, un tā iekļaus pašpalīdzības un pozitīvās domāšanas literārajā kustībā, kas 20. gadsimta otrajā pusē parādījās kā atbilde uz mūsdienu dzīves pieaugušo spriedzi un straujajām sabiedrības pārmaiņām. Mērfijs apgalvo, ka zemapziņa lielā mērā ietekmē mūsu domas, emocijas un darbības, un kam iemācoties kontrolēt šo spēku, mēs varam pārprogrammēt savu prātu, lai piesaistītu panākumus, veselību un labklājību. Autors uzskata, ka daudz ierobežojumu, ar kuriem mēs sastopamies dzīvē, rodas no zemapziņā veidotiem uzskatiem un modeļiem, kurus mēs neapzināmies. Grāmata mudina mūs apzināt šos modeļus un izmantot tehnikas, piemēram, vizualizāciju, pozitīvo apstiprinājumu un meditāciju, lai mainītu mūsu iekšējo programmēšanu. Šī ideja, ka prāts var veidot realitāti, bija tieši atsauce uz amerikāņu filozofijas virzienu jaunā domāšana, kas uzskatīja, ka prāta spēks valda pār substanci un veselību, un tās galvenie pārstāvi bija tādi autori kā Ralfs Voldovs Emersons un Ernests Holmes. Viens no galvenajiem jēdzieniem, ko Džozefs Mērfijs pēta, ir ideja, ka mūsu zemapziņas uzskati nosaka mūsu realitāti. Viņš apgalvo, ka ja mēs mainām savus ierobežojošos uzskatus un pieņemam pozitīvu domāšanas veidu, mēs varam pilnībā mainīt savu dzīvi. Autors arī izceļ ticības nozīmi, iesakot ticēt mūsu pašu potenciālam un mūsu prāta spēkam, lai sasniegtu jebko, ko mēs vēlamies. Šī saikne starp uzskatiem un rezultātiem ir jēdziens, kas rezonē ar daudziem citiem filozofiskiem virzieniem tajā laikā, piemēram, Žana Pola Sartra eksistenciālismu. Grāmata ir sadalīta nodaļās, kas apskata dažādus zemapziņas aspektus, sākot no tā, kā tas ietekmē mūsu veselību, līdz tam, kā tas var palīdzēt mums sasniegt panākumus mūsu personiskajās un profesionālajās attiecībās. Katra nodaļa ir pilna ar praktiskiem piemēriem un liecībām, kas parāda, kā cilvēki izmantojuši šīs mācības, lai uzlabotu savu labklājību un sasniegtu savus sapņus. Līdzīgi kā citi autori, kas bija Džozefa Mērfija laika biedri, piemēram, Normans Vincents Pīls, kura pazīstamā grāmata ir Pozitīvās domāšanas spēks, Mērfijs izmanto vieglu valodu un praktisku pieeju, lai sazināties ar lasītājiem un palīdzētu viņiem pārvarēt iekšējos šķēršļus. Papildus praktisko padomu sniegšanai, tavas zemapziņas spēks piedāvā arī garīgu pieeju, jo Mērfijs integrē koncepcijas no dažādām filozofiskajām un reliģiskajām tradīcijām, piemēram, kristietības, budisma un pozitīvās domāšanas, kuros balsta savus apgalvojumus par prāta spēku. Grāmatai ir optimistisks un motivējošs tonis, mudinot lasītāju ticēt savām spējām, mainīt savu dzīvi, neatkarīgi no ārējiem apstākļiem. Šī integrējošā pieeja ir raksturīga laikam, kad tā tika uzrakstīta, kad tika apvienots dažādas austrumu un rietumu filozofijas, ietekmējot ezoterismu un misticismu Amerikas Savienotajās valstīs, kas parādījās 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Viena no spēcīgākajām idejām, ko Mērfijs izklāsta grāmatā, ir tā, ka zemapziņa nešķiro starp pozitīvām un negatīvām domām. Tas nozīmē, ka ja mēs pastāvīgi domājam par negatīvām un ierobežojošām lietām, mūsu zemapziņa pieņems šos uzskatus kā patiesības un atspoguļos tos mūsu dzīvē. Savukārt, ja mēs vairojam pozitīvas domas, pilns ar uzticību un cerību, mūsu zemapziņa sāks radīt apstākļus, lai šīs domas materializētos mūsu realitātē. Šis jēdziens, ka prāts rada realitāti, arī rezonē ar laikabiedriem autoriem, piemēram, Dēlu Kārnegiju, un viņa pieejām par pašpārliecinātību un pozitīvo domāšanu,
lai uzlabotu cilvēku attiecības un panākumus. Grāmatas Tavas zemapziņas spēks gaitā Mērfijs māca, kā mēs varam iemācīties izmantot prātu mūsu labā. Ar praktiskiem vingrinājumiem, piemēram, meditāciju un vizualizāciju, grāmata piedāvā rīkus, kā mainīt mūsu domāšanas veidu un sasniegt to, ko mēs patiešām vēlamies. Turklāt Mērfijs arī atgādina mums par pateicības un ticības nozīmi dzīves procesos. Šādā veidā viņa darbs kļūst par pašpalīdzības kultūras atspoguļojumu, kas uzplauka 60. un 70. gados, kad liels cilvēku skaits sāk izpētīt cilvēku prātu potenciālu, lai mainītu savu dzīvi un sasniegtu savus sapņus. Secinājumā, Tavas zemapziņas spēks ir darbs, kas piedāvā pārdomas par cilvēku prātu neierobežotajām iespējām un to, kā mācoties kontrolēt mūsu domas un uzskatus, mēs varam mainīt mūsu realitāti. Tā ir grāmata, kas ir atstājusi ilgtspējīgu mantojumu personīgās attīstības jomā un kas joprojām ir atsauces punkts tiem, kas vēlas uzlabot savu dzīvi un sasniegt savu pilnīgo potenciālu. Mērfiju ietekmējušas filozofiskās un garīgas tendences viņa laikmetā, un viņš ir viens no lielākajiem vārdiem pašpalīdzības literatūrā, kura darbs joprojām ir aktuāls mūsdienu pasaulē, kas arvien vairāk apzinās prāta spēku. Izbaudi šo audio grāmatu, kā arī daudzas citas un podkāstus audiolasītava.lv vai lietotnēs, kas pieejams iOS un Android ierocēm. Ja vēlies padziļināt izprast Josefa Mērfija mācības, audiogrāmata Tavas zemapziņas spēks ir pieejama platformā Audiolasītava, kur vari klausīties šīs grāmatas mācības un pielietot tās ikdienas dzīvē. Izbaudi šo audio grāmatu, kā arī daudzas citas un podkāstus audiolasītava.lv vai lietotnēs, kas pieejams iOS un Android ierīcēm. Audiolasītava, kur sāks visi stāsti.